Es īstenībā saprotu, ka jums tas sākums bija tās baigas saspringts. Jāņķels neizgāja no ceha ārā vispār. Es tur pa vakariem, pa naktīm piebraukāju. Es, man liekas, neko tam līdzīgi vispār nebiju redzējis. Mēs arī atbalstīsim viņus šogad. Barabum, barabā! Čau visiem! Ķeram lielā 36. epizode šodien kopā ar Jāni Zariņu un ar makšķerlietām.lv par visu to, kas ir gaidāms no sporta šajā sezonā. Tāpēc iziesim cauri visam, kas ir šosezon gaidāms. Skaidrs būs tas, ka būs jaudīga sezona ne tikai copē, bet arī sacensībās. Noteikti. Klausies, vakardien atklājot, es īstenībā saprotu, ka jums tas sākums bija tās baigas saspringts, tāpēc, ka laiva bija jāsaved kārtībā, ne? Jā, mums bija tā, ka mēs pēdējo nedēļu, pēdējās 3 diennakts non-stops. Jāņķels neizgāja no ceha ārā vispār. Es tur pa vakariem, pa naktīm piebraukāju. Un mums bija pilnīgi salikta atkal svaiga laiva, pārkrāsot. Un tad mēs jau vakar ieslipojāmies. Paķērām zivs, ne tik daudz kā tu. Uztaisīja rītīgāko sprādzienu, mēs bišķi mierīgāk, bet mums vairāk bija tikt skaidrībā ar laivu. Kaut kādas nianses atrast, kas nav līdz galam izdarīts. Jo mērķis bija trenēties, gatavot laivu Latvijas čempiem, kas laikam atceļās. Jā, īstenībā tieši šodien mēs tagad filmējam, un arī šodien no rīta bija paziņojums no sprādziens, eksplozija, visur, kur vien var būt. No Sporta federācijas, kad pirmais posms ir atcelts, kā tur tas viss tur virzīsies tālāk. Pagaidām laikam nevienam nav skaidrs, bet šitais īstenībā bija tāds rītīgs pārsteigums par to, ka cik ir 2 nedēļas palikušas. 3 nedēļas līdz pirmajam posmam Jaunjelgavā, kas bija paredzēts. Jā, visiem ir rezervēti namiņi, samaksāts, un tad tagad, kas tur būs, varbūt tad, kad jūs redzēsiet šito, tad jau būs atrisinājums, jau būs skaidrs, jā, bet šobrīd ir tāds normāls bārdiks, bet labi, ne par to. Cerams, ka viss sakārtos. Jā, tieši tā, jo arī jūs startējat taču Latvijas čempionātā šogad. Plāns bija, komanda gatava, nokomplektēta. Labi, ka mums atvaļinājumi neietekmē. Jo mēs visi esam tā kā kaut kādi vadošie amati, ka mēs varam pielāgoties tam visam. Bet žēl tos, kam ir atvaļinājumi. Jā, tur ir sāpīgs cirtiens, ja kalendārs nobīdās, izmainās. Mēs bijām plānojuši startēt. Tagad laikam sanāk, ka mēs sākam gatavoties Holandē. Jo tas posms novirzīsies, mums ir Holanda. Un Holandē, kad jūs brauc uz Holandu? 20. datumi, kaut kāds 23. man tā liekas, maijs ir tā, ka mēs dodamies prom uz Holandu. Tiem, kas nezina, kas ir Holanda, ko jūs tur braucat darīt? Mēs braucam cīnīties, kā saka, lielākajā Eiropas pasākumā, kas ir Predator Tours Holandē. Dalība, tur ir limits laivām, 150 laivas. Tas ir mūsu mīļais Holandības, kur mēs bijām, Zandara Pro Open turnīrā. Un no Latvijas kopā būs 4 ekipāži. Spēcīgi. Tā kā būs diezgan interesanti pastīties arī. Mums tā kā mini-mači, veikalu mini-mači, teiksim godīgi, ka ir, jo tur ir 4 pārstāvēti veikali no Latvijas. Un vēl 146 laivas vietējās. Tur būs interesanti. Kāds tur formāts ir, kas tur jāķer? 3 dienas, copi ir 3 dienas. Un līdzīgi kā mums Latvijas kausā Gārminā ir 3-3-3. 3 lielākie asari, 3 lielākās līdakas un 3 lielākie zandarti. Bet tas ir viss notiek turpatās Holandē, ja tas ir pa visu pasauli? Tikai Holandē. Tas ir Holandē, tas ir Holandība, Akvatorija, Haringleta un, ja nemaldos, bija 2 upes, bet ar noteiktām robežām. Jā, un kāds mērķis? Bet negribās neko skaļi teikt. Pateikšu godīgi. Pagājušo gadu jau uz Zandara Pro braucām, ka tūlīt būs. Sākumā bija, pēc tam aplauzāmies, tāpēc bez baigām skaļām kaut kādiem izteikumiem. Mēģināsim izdarīt labāko, ko mēs mākam. Bet tas 3-3-3, cik tur pagājušajā gadā es tur kaut kad biju paskatījies, tad pagājušajā gadā, cik, 3 līdakām pāri metram noteikti ir jābūt. Zandartiem 70, plus asariem 50, plus kaut kas tāds, ne? Asaris ir viennozīmīgi 50, plus viennozīmīgi. Un tas ir zināms. Jā. Tas ir zināms, paldies Dievam, mēs zinām, kur viņi dzīvo.
Gan jau viņi turpat arī aptuveni lokācijas būs. Līdakas, es teiktu, 1,20 m plus. Un zandartiem būtu jābūt no 70 līdz metram. Tas ir, ja mēs runājam par top 5 rezultātu. Ja mēs runājam par top 20, tur ir savādāk. Bet ja mēs runājam, ka, ja grib iet uz to nevis uz uzvaru, bet kaut vai pietuvoties tādam pieciniekam vai iekļūt desmitniekā, tur ir spēcīgākie Eiropas džeki, tur ir spēcīgākie gidi uz vietas, kas mūs tā kā mazs bērns salika Zandara Openā, esot mums blakus, jo viņi zināja to tēmu. Mums tur bija problēmas, uzostīt visu, kā vajag pareizi darīt. Tur ir spēcīgi, super spēcīgi. Ir tīpaši cīņa ar vietējiem. Bet tur mēs noteikti uztaisīsim kaut kādas tiešraidītas un visu kaut ko. To es domāju, mēs noteikti kā veco tradīciju uztaisīsim tiešraidus. Mums arī šoreiz brauc līdzi operators, kas būs arī sacensību laikā. Viņš būs laivā mūsu. Un mums ar Jāņķi jau radās doma. Mums ir komandā pienācis vēl viens operators, filmētājs, kam ļoti labi padodās montāžu video. Un mums ar Jāņķi jau radās doma, ka mēs uztaisīsim filmu ar prezentāciju Kinītī. Tas līdzīgi kā Līdaka ielenktie, brāļi Kleigeri. Tā mums radās ideja, kad daudz filmēsim, lai mums sanāk kaut kāda stunda līdz 1:40 liels video rulīts, ko var pamatā parādīt Kinītī, prezentēt, un pēc tam pa sērijām palaist tur Facebook, YouTube, kaut kur varbūt televīzijā arī palaist, tur ir jārunā. Pats galvenais ir aizbraukt un parādīt sevis cienošu rezultātu. Tas ir tā kā primārais tam visam. Bet klausies, labi, mēs te nobīdījāmies uz rītīm. No ārzemēm, atpakaļ uz Latviju. Atpakaļ uz Latviju. Jauno epizodi filmējam sadarbībā ar veikalu makšķerlietas.lv, Ropužu iela 45. Ejam paskatīties, kas viņiem ir veikalā. Jāni, čau! Čau! Klau, pastāstīji, kas pie tevis šitien ir dabūnams un ko cilvēkiem izvēlēties no jūsu klāsta. Sezona ir sākusies. Zinu, ka tev ir visi kā daudz forša. Pastāsti, kas jums ir. Mums ir 8 metra keiteču. Man teiks, lielākā izvēle Latvijā. Varbūt es kļūdos, varbūt ne. Pārsvarā te ir Asars, Zandarts, mazliet Līdaka. Tā ir viena tēma. Zandarts arī mazliet pagaidām. Mēnesi viņu vēl neaiztiekam, bet no 1. jūnija sākam ķert Zandartu. Zandarts skatos, un ir kaut kas, kas Latvijā, man liekas, nav nekur. Tas ir Rozemējers. Jā, tās ir, mēs esam pārstāvi Baltijā Rozemējeram. Tas ir no Holandas. Tā kā mums Holanda ļoti patīk. Mums ir arī mānekļi no Holandas. Ne tikai mānekļi, bet viņi arī ir. Tas ir diezgan interesanti. Tas ir roku darbs, krāsoti, darināti Holandē. Zīves ķert, to esam pārbaudījuši. Tā kā ir kaut kas arī nebijis. Tas pats Rozemējers, foršākie, krūtākie, uzturamie tīkliņi. Jā, pats tādu izmantoju un īstenībā ļoti patīk, jo viņiem ir piedomāts. Īsie, garie, saliekami. Tev bija šitas, ne? Nē, man bija tev bija tas tur. Šitais, jā, jo kas man viņā patīk, ir tas, ka viņš ir ritīgi ērts. Ka tu vari šitien uzlikt elkoni un ar vienu roku arī operēt. Šis ir baigi superīgs variants tiem, kas ir, teiksim, vienītī laivā. Tu noķer to zivi un tu gribi, lai tev ir ērti. Šitas ir man tā liekas. Es nezinu, kāpēc iepriekš vienam tādu nav bijuši. Kas jums vēl labi? Keiteču mēs pateicām. Keiteču, fraps. Cik viņš ir, tik ir. Tur ir piegādes loģistikas no Kazahstānas baigi smagās. Tas vairs īsti nav Krievu ražojums. Tagad viņi pārcēlās Kazahstānu. Tad ir mūsu mailabaits, kas ir, teiksim, unikāla rakstura gumijas, super zivīgas. Es to parādīšu ar vienu iemeslu, kāpēc viņas ir super zivīgas. Jā, jo šitais ir mūsu pašu ražojums latviešu un īstenībā ļoti zivīgas gan uz Līdaku, Zandartu. Viņas ir zivīgas, jo viņas praktiski visas ir ar UV efektu.
Nu, praktiski viss. Un šitais īstenībā interesanti. It kā gumija ir tādā motoreļā, ja noņem nost UV, ko līdz uzspīdim, viņa paliek praktiski zaļa. Un kas ir interesanti man pašam, ja mēs runājam par līdeku copi, man ir numur 1, vai top, ja? Jā. Vai numur 2. Šitās ir man motoreļas. Jā, tagad reks notiek. Jā, pilnīgi. Un tad aptuveni var galvā sākt atkal domāt, rēķināt, kāpēc man uz viņu ķerās. Kāds tam ir iemesls. Asaris, tas ir Neptūno baids, arī jaunums Latvijā palēnām. Sākam krāmēt vienu stendu pilnu. Un Berkings, kas ir, es teiktu, ļoti kvalitatīvas kopijas oriģinālajiem. Un jums ir kruķi? Savi pašu ražojumi. Savi ražojumi. Manuālie jau ar jaunajiem rokturiem. Jau atjaunots modelis, visu laiku atjaunojam. Un ir arī elektriskais pilnībā ar žiroskopu funkciju. Es tev varu parādīt, ja viņš tev ir laivā, tā laiva kustās, bet viņš notur virzienu, kur tu esi notēmējis. Brauciet uz Ropašu ielu 45, Makšķerlietas LV. Jānis būs uz vietas. Vai arī tu piekdienās. Vai arī piekdienās es esmu šeit uz vietas. Jā. Ja kaut kas nav uz vietas, var droši pasūtīt. Tāda opcija arī ir. Jā. Un pasūtot mēs uztaisam tādu cenu, kad konča. Jā. Tā kā tiekamies žurnālā, tiekamies Makšķerlietās LV un piesako mūsu YouTube kanālā. Vakar 1. maijs, kur jūs bijāt, ko jūs saķērāt? Vakar 1. maijs bijām Rīgas ezeros, Lielais Baltazars, Mazais Baltazars, Juglas ezers, kaut kādas 2 vai 3 līdekas, sporta izmēra līdekas, nekādas trofejas baigi nebija. Copītas, tur schodi pie laivas saucamie, kad aiziet, nepaspēja iesmelt. Diena forša, laiks ideāls, visu. Bet es pats ķīsī biju kaut kādu stundu. Bet tad, kad es tur biju iebraucis, tas laivu kvantums vakar bija. Es, man liekas, neko tam līdzīgi vispār nebiju redzējis. Man bija tā, ka es braucu uz Jaunciemu ostu, no centra, un es braucu uz Berģiem, uz Berģu pusi, pa Brīvības ielu, es redzu Juglas ezeru. Jā. Saskaitīt nebija reāli. Vienkārši tā, tuk, viss ezers vienkārši, visur laivās, viss vienkārši, kosmos. Vakar es šitādi tiešām nebiju redzējis. Es sāku vakardien Sarkandaugavā un pa lielam... Tur arī palika. Jā, tur arī palika. Es aizbraucu līdz Ķīžezeram, bet beigās arī vēl atpakaļ, jo tur nebija tāds pressings un te arī savu lomu nosaka tas, kad ir pamainīti noteikumi. Starp citu, mums var apstīties pāris video apakaļ par to, kas tieši ir mainīts, bet arī visus gadus 1. maijā, visu māju bija liegums Sarkandaugavā copēt, tas ir atcelts. Tagad var, un es vakar to arī izmantoju. Man sanāca, man šitāds 1. maijs nebija bijis. Laivā bija 14 mēri, vēl kaut kādas 5 smuks pie laivas aizgāja, par copēm un par visu pārējo. Tu zini, kā tu biji Rīgas burtniekā? Jā, jo trāpīt šitā te bija tiešām, bija forši. Es joprojām sēžu un es to visu vakardienu atceros un tik ļoti tas viss patikās, ka gribās bezmēlēt tagad skriet apakaļ laivā. Vai tu tā nedarīsi? Nē, man ir bišķiņ tehniskas problēmas piemeklēja, kas bija tāds bišķi pārsteigums, bet labi, tās mēs atrisināsim un tā. Bet labi, ne par to. Tagad ir aizvadīts pirmais BAM street fishing posms, kas bija Rīgā. Jā, bija pirmais posms, bija Rīgā 20. aprīlī. Pirmais pasākums, sezonas atklāšana, nekad aprīlī nekas nebija noticis. Ieskaitē bija tikai asari, līdekas zandarts mēs neaiztiekam, ķeram tikai asaras. Pieteicās 86 dalībnieki, pie 40 bērniem vēl, episki daudz. Un priecēja tas, ka bija ļoti daudz zīves. Tu pats esi galvenais tiesnesis. Mūsu street fishing līgā tu izbaudīji to, bum. Jo, tad tāds vājprāts, kas bija tur notikās, es biju tiešām šokā, kad
Jo no rīta mēs domājam, tur tak nekas nebūs. Jā, cik tur kaut kāds 40 ziltiņus tur iesūtīs uz visiem. Beigās bija tā, kad es sēdēju pie datora, es vadu tās zivis, tur visu pārbaudu, visu. Domāju, labi, jāaiziet tur uzpīpēt, beidzot aizēju uzpīpēt, un tu man tieši raksti, Arvi, klausies, tur kaut kāds 12 zivis no apspirāna. Es saku, atļauj man bišķiņu vismaz elpu atvilkt. Jo, rītīgi, tie tik daudz asaras es tiešām nebiju gaidījis, bet, forši, kad tā, un arī tas dalībnieku skaits. Dalībnieku skaits, jā. Bet tu jau arī, principā es uzlicu tādu latiņu ar šitiem mačiem, kur man liekas, ka ir, ļoti grūti kādam vispār kādreiz konkurēt, jo pagājušajā gadā jums Rīgā bija ap 100, ne? Mums bija laikam pagājušo gadu Strītiņā bija Jūrmalas posmā, lai cik interesants nebūtu, tas bija Jūrmalas posms, mums bija 96 dalībnieki, kas bija pagājušo gadu, numur 1. Jā. Skatoties visu kopējo Latvijas sportu, mums bija pagājušo gadu visapmeklētākais pasākums no dalībnieku skaita. Mēs domājām sākumā, ka mēs būsim 3. Pirmais būs Jūrmalā Butes, jo tur arī nenormāli daudz cilvēku. Tad ir Gārmiņs, Latvijas kauss, kur bija nenormāli daudz laivu, mēs esam 3. Beigās saliekot oficiālo statistiku, skaitu, dalībniekus, mēs bijām 1. pagājušo gadu. Un ir jau mērķis radīt to turnīru, lai viņš piesaista ne tikai mūsu vietējos, uzrunā piedalīties, bet arī no Baltijas. Jā. Un cik man ir informācija, uz pāris posmiem būs lietuvieši. Un arī viens Igaunijas klubs, viņš laikam Igaunijā ir lielākais, Copas biedrība klubs, sauc viņu kā grib, viņi arī uz pāris posmiem ieradīsies, un Igauni būs arī uz Rigabas. Bet par to jau mēs vēlāk tiksim līdz tam turnīram. Rigabas tiksim, jo tagad ir 2. maijs, kad mēs filmējam. 4. maijs ir sestdiena, kad notiek jau 2. posms. 2. posms Jelgava. Jelgava video nāks ārā 7. maijā, ja nemaldos, tad arī 2. posms būs aizvadīts. Un cik tur jau šobrīd ir pieteikušies? Ap 80 dalībnieki. Ap 80. Ap 80, jā. Es domāju, mums tā latiņa jātur, kad 80 plus un iet uz to, kad ir 100. Tikt līdz tam dalībnieku skaitam 100, un iet tālāk audzēt. Protams, ir jāsaprot tas, ka vienā brīdī būs jāliek limits, jo akvatorijas ir tik, cik viņas lielas ir. Ir jāsaprot, ka visiem tur vieta var nebūt. Rīga, ir milzīga teritorija, te var kaut kā 500 dalībnieki maukt, bet tāda Jelgava un tā pati Jūrmala, tas ir mazas akvatorijas. Un formāts kāds ir starta vieta un cik 5 km? 5 km radius apkārt starta vieta, kur tu vari ar kājām aiziet. Tur ar riteņiem vēl kaut ko braukt nevar, bet ir ar savām kājiņām, tu vari 5 km radiusā, tu vari ap starta vietu grozīties. Tas ir milzīga teritorija. Bet, principā gandrīz stundas gājiens. Jā, aptuveni, jā. Bet bieži vien visas zivis ir turpat pie starta. Nekur nav jāiet 100 metri, bet mauc viss ir, notiek, viss kārtībā. Un īstenībā šitais ir tāds, labi, man pašam personīgi tā krasta cope nepārāk. Man tur ir savi argumenti, bet ne par to. Bet principā tas ir tāds, super vienkāršs un super visiem pieejams sporta veids. Nevajag laivas, nevajag nekādus tiesnešus, nevajag milzu ieguldījumus. Mēs arī pagājušo gadu par šito runājam, ka tas ir cilvēkiem, arī bērniem, jauniešiem, visiem pilnīgi ir pats pieejamākais pasākums, kāds var būt. Tieši tā, un arī tiem, kas varbūt skatās, kad es zinu, ka mūs skatās arī daudz jaunieši, tad ir tas, kad arī bez vecākiem ir iespējams startēt, ja neesi pilngadīgs. Jā, to mēs sakārtojām, kas bija tāds mazliet klupšanas akmens pagājušo gadu, jo ne visiem vecākiem ir laiks, ne visiem ir gribēšana. Arī, braukt līdzi, staigāt. Ir arī darbi, viss kaut kas ir arī pieaugušiem ir jādara vecākiem. Tad mēs atrisinājām, ir vecāku anketa, kas ir jāizpilda vecākiem, un mazie, ka nāk no rīta pie maniem reģistrēties, nodod vecāku parakstītās anketas un viss ir kārtībā. Jo tā ir tāda mazliet stulba situācija, krasta copē, es nerunāju pa laivu, kur var iekrist ūdenī, tur ir smagāk, viss bīstamāk. Bet 17-gadīgs puika, viņš jau viens pats pa klubiem staigā. Jā, būsim reāli. Jā, tā tas ir. Jā. Viņš dara visu, ko pieaugušie. Un viņam tagad, lai atnāktu, pacopēt
pasākumā no krasta, ko viņš tāpat dara ikdienā. Jā. Viņam vajag tagad to tēti vai mammu vai brāli vecāko stiept līdzi. Come on, priekš kam? Protams, jo man tāpat ir, teiksim, ir brigāde no Jūrmalas puikas, tur 16, 17 gadi. Tagad ir Jelgavā posms. Viņi ar vienu vilcienu aizbrauc līdz Rīgai un ar otru vilcienu brauc uz Jelgavas treniņu. Tur mēs arī atbalstīsim viņus šogad, jo notika pirmais posms, un viņi nākošajā dienā jau brauc uz Jelgavu. Es arī, kā tiesnesis, redzēju, kā viņi tur sūta tās zivis iekšā. Un īstenībā ir tāds rītīgs respekts, vai pat lepnums par to, ka ir jaunieši, kuri ir psihopāti. Labā nozīmē. Tā kā mēs, tikai viņi ir. jā, un tad tu redzi, tur, kad ir tā nākotne, kas aiznesīs to mūsu hobiju un nesīs arī tālāk. Viņš neizmirsa mums. Viņš turpināsies, nāks jauni. Jo tas pats arī Rudolfs Soto Egli, kas... Tas ir vispār. Viņam kas jau pasaules čempi medaļas jau kāpā karāja. Un cik viņam ir 15, 16 gadi? Kaut kas tāds. Tas ir vispār. Bet tur arī tētim ir liels paldies. Protams, bez vecākiem, protams, nav reāli šo visu dabūt cauri. Un man ir tiešām rītīgs prieks par to, kad ir tie jaunieši un ka viņiem patīk un viņi dara. Jo īstenībā šito arī parādīja šitais Latvijas čempionāts, tikko notika Forelēs. Tur bija tik daudz gribētāji, ka nav vietas pie tā dīļa. Tur pieteicās virs 70 jauniešiem. Jā. Un vieta bija tikai 40, jo ir, protams, tā pati vieta. Jā. Bet, jebkurā gadījumā, viss, kas skatās, tad mums reko iz muguras, labi, droši vien redzēt, ir 7 posmi. 7 posmi strītiņam visa gada garumā. Pirmie 2 būs jau aizvadīti, kad visi redzēs. Un 8. jūnijas Jūrmalā. 8. jūnija. Un tev ir kopvērtējuma rezultāts un 5 labākie posmi. Veido gada kopvērtējuma reitingu. Līdz ar to 2 var nebūt, 2 var izgāzties, nesaiet. Vēl kaut kas gada griezumā mēs skatāmies 5 labākie rezultāti. Līdz ar to visi, kas skatās, droši var pieteikties, nostartēt pēdējos 5 posmos, un viņi tiks kopvērtējuma ieskaitē. Un es saprotu, ka tev balvas ir... Šeit mēs esam īpaši padomājuši arī visvairāk laikam pa jauniešiem. Un tā kā arī vecākiem stimulu iedošu. Vai ne? Es tā sapratu, bet vai arī tētis, mamma, davai. Jo kopvērtējumā jauniešiem U18 būs kāti no Japānas, par to es nerunāju, tas mazajam noteikti paliks, bet pirmā vieta kopvērtējumā ir 1000 eiro ceļojumam. Tas tā skatoties, teiksim, ir tētis, mamma, puika, tad viņi var uz nedēļu aizmaukt, praktiski jebkur, kur mēs standartā maucam Šarmelu šeiks, tur viss kaut kur ir, Spānijas, Itālijas. Viņi var aizbraukt pilnīgi apmaksātā ceļojumā uz nedēļu. Jā, tā kā vecāki, kas skatāties, padomājiet, vai negribat. Un tas ir bez maksas, jo mazajiem nav dalības maksas. Jā, tieši tā, jā. Un arī sievietēm nav. Sievietēm nav, pensionāriem un invalīdiem, jā. Jā, un bērniem. Un tā kā skatāties, paņemat to savu jau sīko pastundiet. Vēl viena lieta, varbūt daudzi nesaprot, mēs tur runājam par tiem mačiem un visu pārējo. Citiem varbūt radās jautājums, priekš kam to visu vajag? Man ir viedoklis, bet varbūt pasaki, kāpēc tev liekas, priekš kam tas vispār viss ir vajadzīgs, tas, ko tu dari, es daru, jo mēs abi organizējam sacensības un daudz ko daram šitā visa virzība un arī Latvijā. Paši startējam un visu dara, varbūt pasaka, kāpēc? Viens ir tas, ka es ļoti daudz satieku dalībniekus. Ne tikai pasākumu norises vietā, bet viņi arī brauc pie maniem uz veikalu, tur pasaka padomu, kā to tur labāk darīt. Un ko daudzi teikuši, kas arī, teiksim, atskatoties pagājušo gadu, viņš saka, visu sezonu startēja, visos posmos es biju. Sākumā bija baigi švaki, un viņš saka, bet klausies, es par to sezonu, es nenormāli daudz ko iemācījies, un es esmu sācis ķert vairāk. Un tas ir, jo tu vari atnākt pat, neteiksim, nemākūs, bet ar mazu pieredzi, copē. Tu nenoķers tur sākumā daudz zivis, bet paskaties, ko dara citi. Jo nav jau tā, ka visi izklīst, un tu esi viens pats, tev neviens tūmā nav tāpat, tu redzi vienu, tu redzi otrā krastā, tur.
Un tu vienkārši paskaties, ko dara citi. Un redz, tur viens met tur, kāpēc, viņš tur izvilka ziltiņu, pēc tam pasēd padomā, tur laikam ir bedrīte vēl kaut kas. Nu, jo tie pasākumi ir ne tikai, ka tu noķert mega daudz zivs, bet tu vari iegūt superīgu pieredzi nākotnē sev. Un, kad es skatos uz tiem čaļiem, kas pagājušo gadu startēja, viduvēji, tad šogad dažu labs jau ir topā augšā. Jā, es pilnīgi piekrītu, jo, manuprāt, tad, kad tu esi ierobežots laikā, un īstenībā arī vietā, ka tas, kas tev ir jāiemācās izdarīt, tev, principā, sacensības piespiež darīt konkrētu lietu. Jā. Un darīt viņu visu laiku, teiksim, tās 6 stundas, jo, ja tu aizēji vienkārši pacapēt, pamētā, ķerās, neķerās, braukšu mājās vai neķerās, tagad vispār braukšu kaut kur citur vai neko nedarīšu, vai pasēžu tur, padzer ūdeni, vēl kaut ko, nepieiet tam tā, kā pieiet sacensību režīmā. Tā, kad tev ir konkrēti 6 stundas, visu to vajag noķert, un tu zini, tu dragā mauc, un ar to jau nāk tas rezultāts. Jā, jo tu arī tajā savā laikā, kas tev ir dots, tev ir jābūt arī tai rītīgai domāšanai par to, kāpēc es darīšu tā un kāpēc es nedarīšu savādāk. Kad tu esi jau piešāvies pie tām lietām, tādām, kuras ikdienas copē tu pat, labi. Neķerās. Jā, šodien saule ne tā spīd, vējš ne no tās puses, norakst uz tādiem ārējiem faktoriem. Īstenībā, ka viss bija, ka tev vajadzēja, mazliet tā kā nopietnāk tam pieiet. Jā, un vienkārši atrast, jo, tāpatās to arī parāda rezultāti. Teiksim, zivis neķerās, jā. Labi, neķerās. Bet kādam ķerās. Un tas nozīmē to, ka kāds ir atradis kaut kādu atslēdziņu, kā tajā necapē var tikt pie zivs. Jo apstākļi jau kā sacensībās, visiem vienādi. Tieši tā, ir vienādi, un īpaši strītā, kur tu esi ierobežots tajos pašos 5 kilometros. Labi, tu treniņos noteikti esi gājis, meklējis, esi atradis tur kaut kādu vietu. Ar laivām bija savādāk, tur, teiksim, ķīžu uzvarā neķerās. Lielāka akvatorija pārvietošanās iespējas. Aizbrauc uz Lielupi, uz Jelgavu, tur zivis mazāk presētas, tad tur arī dabūs. Bet jā, te ir tas, kad... Unikāla pieredze. Jā. Unikāla pieredze. Un sāks ar laiku ķert vairāk zivs. To es redzu no klientiem veikalā, to es redzu no dalībniekiem. Jo tas, kas uzvarēja pirmo posmu, tagad, kas bija 20. aprīlī, viņš pagājušo gadu bija, es teiktu, vidus varbūt. Jā. Un kā viņš ir pielicis, ka viņš ir pirmais. Jā. Un viņš pirms viņa paša man pagājušo gadu nāca, kā uzsiet asarītim to, kā vēl kaut ko izdarīt. Es arī dalos ar visiem ar informāciju, neko neslēpu. Skatos, viņš džeki jau sāk pieiet nopietnāk, bams, pirmā vieta. Protams. Un arī man arī rītīgi patīk. Un ne tikai sportā, tie cilvēki ar ikdienas copē ķer vairāk. Protams, tā tas ir, jā. Un man arī rītīgi patīk tas starta tāds adrenalīns, kad ir pirmkārt tā kopā būšana ar visiem līdzīgi šitiem. Tas ir grandios, ka 100 cilvēki stāv barā, starts tagad, visi. Tur kaut vai var paskatīties pagājušā gada šito te briežā. Uzvaras skrējiem, jā. Tur, kad iedod svilpi, tad... Adrenalīns ir. Man liekas, tas tā rītīgi ir forši. Un es tiešām visiem iesaku pamēģiniet, nenožēlosiet, pilnīgi noteikti. Tagad vasara sākās, jūtas laiks, visu forši. Cerams, ka kaut kāds vētras mums neuznāks kādā no posmiem un viss būs labi. Jā, Strītiņa sezona sākusies pilnā karstumā, kā saka, viss notiek. Jā, es jau pēc vakardienas sejā jūtu šodien, kad ir saulīte, ir labi iedevusi bišķiņu. Efektu. Jā, jo tomēr ar uzvalku braucot, keplāni jau neuzvilks līdz ar to. Tev vajadzēja tā kā Lembergam hūti uzvilkt. Hūti, jā. Kolboja cepuru vai lielāku. Par šito ir jāpadomā. Ar spalvu, rotiņus sakarināt, ritīgi kaut kā. Par šito būs jāpadomā uz nākamajiem gadiem. Bet labi,
Strīta posmi, tā tad ir, kur to informāciju var atrast? Tas ir... Visa informācija viens ir Facebookā, mūsu Facebook lapā ar makšķeri, vai visa informācija ir vienkārši www.armakšķeri.lv. Reģistrācija, nolikumi, galerijas no visiem gadiem, visi tur. Mūsu portāli. Tur var šito iet apstīties, un ja mēs nerunājam par strītu, bet runājam par laivām, tad man jau tagad rociņas jau verzējās, jo pats arī šogad startējuši, kad tātad, ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam uztaisījuši laivu līgu. Jā, mēs esam izveidojuši unikālu pasākumu ar nosaukumu BAM laivu līga. Jo BAM, zina, cilvēki runā BAM, nerunā par strītu, runā, būsi BAMā. Ja? Tad mēs ejam tālāk, ka tagad arī laivu cilvēki varēs sākt runāt, vai tu būsi BAMā. Mēs esam izveidojuši BAM laivu līgu, 5 posmi. Lai nebojātu nevienam kalendāru, tagad Sarkandaugavas 2 posmi ienāk laivu līgā. Lai mēs izveidotu grandiozāku pasākumu, lielāku, ir jāapvienojās. Savādāk tu nevari. Vai mēs viens otram traucēsim ar kalendāru, jo tas vietas ir tik, cik ir, vai mēs tomēr ejam uz lielāku mērķi, apvienojamies un ir vēl lielāks pasākums visiem. Tieši tā, tāpēc arī nolēmām, ka, teiksim, pagājuši gadu, Sarkandaugavas kauss ir zināma lieta, daudzi tur startēja, pagājuši gadu rudenī bija 46 ekipāžas, ja nemaldos, un man tas viss notikās manā garāžu kooperatīvā. Bija reāli skaidrs, ka tur sāk palikt pa mazu. Vietas ir pa mazu. Tas vairāk nav kaktu mači, ko mēs tā kā visus gadus bijām taisījuši. Un tāpēc nāca talkā Jānis Zariņš. Domājām, ko un kā, apvienojāmies. Un šogad ir BAM laivu līga. Un abi sarķenes kausi posmi, kas bija, viņi ir integrēti iekšā šajā. Jā. To arī visās reklāmās var redzēt, ir atsevišķi piezīmes, ka tas ir Sarkandaugavas kauss. Protams, tur nav atsevišķi kopvērtējums, kaut kāds ir viens lielais laivu līgas kopvērtējums. Un tātad ir 5 posmi. Pirmais ir 12. maijs, kamēr jūs skatāties, vēl varēsiet pieteikties. Jā, jūs vēl varēsiet pieteikties, jo reģistrēšanu mēs slēgsim 9. datuma naktī. 9. maijs, 23:59 reģistrācijas slēdzās. Ja tiešām kāds nepaspēja vai nezina pēdējā brīdī, tad lūdzam sazināties ar mums personīgi. Jo mums ir iespējas samanedžēt to visu. Bet tā, reģistrācijas deadlines ir 9. maijs nakts, 1. posms Rīgas ezera, 12. maijs. 12. maijs un sanāk, būs 5 posmi, tās ir 5 svētdienas gadā. Jā, šis ir unikāli, jo mēs domājam teiksim, par tautu, par parastiem cilvēkiem. Ne visi var ņemt atvaļinājumus treniņiem. Ir dažādi apstākļi. Pasākumi notiks svētdienās ar iespēju sestdienā trenēties. Tu vari trenēties nedēļu kaut vai. Ja tev ļauj, ja tev ir iespēja tāda. Bet tu vari vienkārši taisīt treniņu sestdienā un svētdien nostartēt. Un kas ir vēl interesanti? Bez šitiem. Bez kruķiem, tātad viss ir klasikā. Viss ir tikai klasika. Var izmantot eholotus, kartes, saitskanus, downskanus, visu šito var lietot. Bez live tehnoloģijām. Tās nedrīkst būt. Attiecīgi ir jābūt rotatoram, mehāniskajai daļai. Rotatoram ir jābūt noņemtam no laivas. Pārējais viss var palikt jums laivā, rundukos, devēji, vispārējais, bet mehāniskais vai elektriskais rotators, kruķis, viņam ir jābūt noņemtam no laivas. Lai pilnīgi nebūtu nekādas diskusijas, ka kāds ir šmaucies, vēl kaut ko ir darījis. Vienkārši nav un viss. Vienkārši nav un viss, No rīta, ierodoties sacensību norises vietā, pārbaudīsim, kam būs uz laivas, brauc mājās. Viss. Un tātad ir 5 posmi, ieskaitē iet 4 labākie rezultāti. 4 labākie posmu rezultāti iet gada kopvērtējumā. Un sanāk 12. maijs Rīgas ezeri. 2. jūnijas ir Rīga visa bez Lielupes. Buļupe ir ieskaitē, bet Lielupe ir izņemta ārā. Lai nav tas, ka ņemam Lielupu ārā. Viss norobežojamies. Rīga bez Jūrmalas. Viss. Tad ir Ogre, laikam. Vai, to var arī iet ar Tad ir, man tā liekas, tad ir Jūrmala, kur ir Lielupe, Buļupe.
ar robežu Kaunciem tilts vai ar tur kaut kāds uz Jelgavu kāds neaizbrauc. Nebūs lielām laivām tādi bonusi, priekšrocības. Tad ir Ogre, respektīvi Rīgas ūdenskrātuves akvatorija, un fināls ir oktobra sākums kaut kāds. Jā, tad ir Rīga noslēgums Rīgā. Arī visa Rīga bez Lielupas. Kas ir arī ierastais Sarķenes kalns ūdens posms ar saļanku finišu. Jā, ar saļanku. Arvis, nezinu, sēdēs laivā, vārīs saļanku. To mēs izdomāsim. To mēs tur saliksim, bet viss tur būs. Bet, un tad ir vēl viena... Un tas ir balvfonds. Jā, balvfonds. Pasaka, ko mēs tur esam sagādājuši. Pirmā vieta. Sauksim pirmās vietas, pārējo varat apstīties mūsu mājaslapā. Pirmā vieta – 2000 eiro. Tas ir vienkārši tā. Ņem. Nevis dāvana kartes, nevis kas, vienkārši. Bet tā. Aizej uz spici un notērē. Vienalga. Dari, ko gribi. Jā. No Japānas kāti 1000 eiro vērtībā. Un vēl daudz visakā. Jā. Un tāpatās arī, man liekas, 2. 3. vietā tur bija ceļojumi. Arī 2. vietai ceļojums. Tur ir viss. 2. vietai bija laikam, es negribu samalot, laikam 1000 eiro ceļojumam un vēl. Tur ir iespaidīgi. Bišķi ir vērts. Teiksim, no tādiem komerc mačiem, kas ir tā kā seriāli, ar vairākiem posmiem, Latvijā nekas tāds nav bijis. Tas ir numur 1, lielākais, apjomīgākais, bagātākais, sauc kā grib. Dalības maksas 60 eiro posmā no ekipāžas, bet tas fonds, ko tu vari iegūt, tas ir iespaidīgs. Tas ir iespaidīgs. Pagājušajā gadā uztaisīja vajag superīgos mačus, kurus arī piedalījos. Mums ir tikai superīgi mači. Tas gan jā, bet vispār arī tas arī bija kaut kas tāds, kas bija vispār nebijis. Tas bija Riga Bas. Šogad arī būs. Un tas ir tie mači, kur mēs ķeram tikai asarus. Tikai asarus. Visi Rīgas asari atraujās. Mazliet, jā. Tiek pabarot ar gumijām, tiek parādīt kaut kāda veikala jaunuma asariem, vēl kaut kas. Jā, šogad būs Riga Bas 2024, 27. jūlijas, visa Rīga, Lielupe, visur. Braucam un ķeram tikai asarus. Cik bija 23 centimetri, laikam? Jā? 23 centimetri, jā, bija ieskaits asars, mazākais. Un ķeram, cik mēs viņus vien varam noķert. Un viss kā parasti 2 nominācijas. Lielākais asars, 1000 eiro, 1000 kāti, vēl tur daudz. Visvairāk noķertais kopgarums asariem, 1000 eiro, kāti pa 1000 un vēl. Jā, un tas viss starts ir Jaunciem osta, kas ir Ķīžu zars, un tad brauc. Noris vieta tāpat, kas pagājušo gadu Jaunciem osta. Viss notiks. Būs interesanti. Vienīgais, ko mēs šogad mainām, jo mums kā organizatoriem vienmēr ir baigi smagi, tu pats to arī zini ļoti labi no pieredzes, kad piesakās pēdējās dienās. Jā. Šogad mēs visu šito mainām. Būs Red Bull bojas stāvēs uz ūdens un starts notiks reģistrēšanās secībā. Kas reģistrējās pirmais, startē pirmais. Tas nozīmē, ka ir vērts iespringt reģistrēties laicīgi, jo ir skaidrs, ka ļoti daudziem pārklājās tās asaru vietas. Domājam par to, ka, ja tu startēsi pēdējais, visdrīzāk tavās vietās jau būs laivas. Jo mums Holandē ir tieši šits pats. Un mēs startējam 121. Tad... Tur viņi iet tieši to pašu principu, kas pirmais reģistrējas, pirmais startē. Tā kā laivu līgā mēs to nedaram, tas nav vajadzīgs, bet Riga Bas ir tāds viena no lielākajiem komerc mačiem Latvijā, neskaitot Latvijas kausu. Garmina saucamo, ja Predatoru tūru, tas ir nopietnas pasākums. Ceram uz nopietnu pieeju, tāpēc starts notiks reģistrēšanās kārtībā. Jā, bet īstenībā tas ir pareizi. Arī pagājušajā gadā, kad bija Garmin kausa, tur arī bija tieši tāpatās. Tieši tāpatās arī, jā. Kad tur gāja secīgi pēc numuriem. Bet tur gāja, daļēji bija pēc pagājušā gada Garmin rezultātiem. Laikam pirmās 3 vietas bija pēc pagājušā gada. Tu biji pirmais, startēja pirmais, un pārējie bija jau reģistrēšanās secīgi. Jā. Un tas arī, arī no tāda, man liekas, drošības viedokļa. Tas ir,
Nu nevar 50 laivas, teiksim, palaist reizē. Nu, tur ir. Jā, nu tad... Tas, kas ir lēnāks, tas skatās pa visu to vajagprātu. Nu, iesim reģistrēšanās secībā. Foršs starts. Tie, kas reģistrējās laicīgi, nekāda problēma. Startēsiet pirmie, un mēs palaidīsim visu reģistrēšanos maija kaut kādā otrajā pusē. Jā, nu tā kā sakojiet līdzi Sociālos tīklos gan mums, gan lielais loms. Jā, mēs visur saliksim, sašērosim. Tā kā, informācija būs pietiekami. Informācija būs, jā, un es pat dažkārt brīnos, kad ir aizgājuši kaut kādi mači, un mēs rakstām kaut kādu atskaitu par to, kas ir noticis. Un jautā, kāpēc nebija informācija? Jā, tad man liekas, ir grūti tikt līdz visiem. Tas visur un tiek šērots un darīts. Un, jā, tas īstenībā tiešām izbrīna, jo mēs tiešām cenšamies darīt, cik mēs varam un publicējam visur un visu. Tā kā, sekojiet līdzi, būs foršs pasākums. Jā, es arī pats gaidu, man ir nenokārtotas attiecības, tur ir pāris asariem pagājušā gadā. Jo, jā, mums tur bija interesanti, bet labi, šogad mēs... Šogad Moška būs labāks sajies. Ko mēs vēl neesam reklamējuši, ko neviens nezina vēl. Man pašam tā bušošanas tēma ir to. Tu var pāris reizes gadā aizbraukt butēs. Pagājušo gadu tu arī bijām manīm. Mēs visi kopā bijām ar kuriozu turpceļu, bet tas labi. To mēs nestāstīsim, kāds mums bija tur jau var izstāstīt, jā, bet smuki, kas tur bija, divas stirnas. Kā ķekļi aizgāja, katrs uz savu grāvi pusi. Uzspēlējām bowlingu. Jā, tas bija skaisti, jā. Ar stirnām, jā, un tad bija tas mūsu uzrīkotais pasākums Kurzem pret Rīgu butēs. Jā. Bija forša liela atsaucība, mēs tur agrīs pie 100 savācāmies vienkārši tā bez pasākuma. Tad ir plāns rudenī. Vai no oktobris, vai no novembris, mēs uztaisīsim Užavā festiņu. Oficiāli. Jā. Uztaisīsim oficiālu festiņu, butes, cope, viss notiek. Es domāju, Užavas salu mēs varētu dabūt kā atbalstītājus. Tur būs bišķiņ jāiespringst ar sarunām, bet es domāju, ka... Nē, man bija plāns, laikam 3 gadus atpakaļ bija doma organizēt, bet tur Covid uznāca, tas bija tieši tas periods. Man Užavas pagasta pārvalde deva pilnīgi zaļo gaismu, teica, mēs tur palīdzēsim vēl visu kaut ko. Tur ir atpūtas vieta, kempings saucam kā gribi, ganības. Jā. Ganībās ir tā kā starta vieta, no kurienes tālāk jau visi brauc izklīst pa savām vietām. Ventspils novada doma, pilnīgi zaļā gaisma, atļaujas viss ir. Tā kā domāju, to mēs uzorganizēsim, to jau septembris, varbūt ātrāk augustā palaidīsim kaut kādu info. Bet būs arī butēm festivāls mūsu organizētais. Jā, forši, jā. Jā, mums jau feedera, pludiņu, visu, tad mēs tā kā federācija numur 2. Mums tad viss būs. Droši vien feeders un pludiņš tas šogad nē, bet... Nē, es vairs neesmu spējīgs. Jā, ir. Bet ja kāds vēlās, var nākt pie mums par disciplīnu atbildīgo. Jā. Feederim, pludiņam, kas vēl ir forelis, ne? Jā. Zemlednieki. Jā, tā kā zemlednieki jau tev arī tur ir. Jā. Tavas biedrības biedri bija šogad arī pasaules čempioni bija, jā. Arī bija pasaules čempioni. Tā kā, mēs sava organizācija, viss notiek. Jā, bet ir īstenībā ritīgs prieks, kad kaut kas vispār, kad ir cilvēki, kas šito dara, par to tev tiešām cepur nost, jo skaidrs tas, ka ir pieprasījums un cilvēkiem patīk un cilvēki grib, bet nav tas viens galvenais, kurš reāli ir gatavs kaut ko ņemties darīt. Puzli saliek visu kopā un to palaiž, ka viss notiek. Tas, es zinu pats, ka tas ir nenormāls darbs, un tas ir ļoti laikietilpīgs darbs. Citiem liekas, kas tur uztaisīja WhatsApp grupiņu, un to arī viss beidzās. Tik viegli tas viss nav, jā. Bet jā, kad jau ieiet tajā visā apritē iekšā un zini, kam ir jāsaka, jo tāpat tās ir visas saskaņošanas ar domēm, ar valsts vides dienas, dabas aizsardzības pārvaldi un visu pārējo. Tas nav tā.
hops un ir. Bet tas ir iespējams. Bet tas ir iespējams, jā, un to tu esi jau ļoti labi pierādījis. Nu, un es domāju, ka šis gads... Kas grib, tas var, tas dara. Viss notiek. Nekāda problēma. Un galvenais arī tas, ka ar katru gadu izskatās, ka tas viss notiek ar vien jaudīgāk un jaudīgāk. Un es domāju, ka šis gads būs izcils piemērs tam gan ar strītu, jo cik mums posms bija pagājušajā gadā? 5. 5. Un šogad mums bija tā, ka mēs rudenī jau sākām plānot šī gada kalendāru. Un mums arī ir iekšējais WhatsApp chats, kur ir visi dalībnieki. Un tur bija vienkārši aptauja. Atstājam 5 vai taisam visu sezonu. Ka katru mēnesi ir tusiņš. Visi sabalso vai taisam 7. Tad ir arī 7. Lai katru mēnesi tev ir. Ir kaut kas, uz kurien braukt, satikt čomus, vēl kaut ko. Tusiņu pasākums tāds. Cilvēki grib, lūdzu, nav problēma. Jā, jo it kā tā no malas skatoties, liekas 7 posmi, tas taču ir kaut kāds vaiprāts. Bet īstenībā arī, es zinu, ka man arī daudz teica par Laivu līgu, kad ir 5 posmi, kas likās vaiprāts. Priekš kam tik daudz? Bet īstenībā tas ir 5 svētdienas... 7 vai 8 mēnešu griezumā. Kas tas ir nekas? Jo, un pie kam tā ir svētdiena, nevis tur kaut kāda trešdiena, kad ir jāņem tur speciāli brīvs vai kas. Tā ir svētdiena, kuru visticamākais tu vienkārši tāpatās braukt sopē tajā svētdienā. Nē, man uz šito man arī sākumā bija bail 7. Man pat pagājušo gadu bija bail pa 5 posmiem. Strītā, ka tas ir daudz. Man baigo drosmi iedeva, kas notiek ārpus Latvijas, kaimiņu zemēs, jo mēs tāpat arī veikals strādājam ar ārzemniekiem, pats komunicēju ar ārzemju komandām, organizatoriem. Man bija labs piemērs Rumānija. It kā maza valsts, reti dzirdam Rumāniju, tur grāvs Drakova dzīvo, laikam vēl kaut kas, vai tā ir Bulgārija, tanī galā. Viņiem ir Rumānijas street fishing champions, streetiņu champions, oficiālais. Sezonā uzmin cik posmu? Es neminēšu. 12. 12? Tur ir tā, ka mēnesī pat ir 2 posmi. Nē, tad tur ir hardcore, bet kāda tā ir atlase? Protams. Jo tur tie ūdeņi nepārklājās. Tur viens ir tur, viss. Un tur reāli tur ir tā, ka 5. datumā tev ir, teiksim, viena ūdens tilpne, un 20. jau ir cita. Un tā visa sezona. Jā, un tad viņi iedeva to, kad tur var, kāpēc mēs nevaram. Uz tādu maniakālu pasākumu mēs netaisamies virzīties 12 posmu, bet 5-7 tas ir pilnīgi ok un nekāda problēma. Kāpēc ne? Jā, un īstenībā paskatoties uz to, vai uz vakardienu, cik laivas bija ūdenī, mums copmaņi ir ļoti daudz. Mega daudz. Mēs arī vakar braukājām pa Rīgas ezeriem. Viens laiva ir mega daudz. No krastiem, ar plūdiņiem, ar feederiem, bērni ar spinningiem. Vienkārši visur ir pilns. Kur vien var būt cilvēks, tur viņš ir. Viss notiek. Tas attīstās, paliek populārs, pieejams. It kā no vienas puses ir forši, kad ir tik daudz, bet atkal no otras puses, kad jau nav pārāk daudz. Jo tas resurss, cik mums viņš ir, tik viņš ir. Un es arī bišķiņ aizdomājos par to pašu vakardienu, jo es, teiksim, tās zivis noķeru tādā lokālā... lokāla vieta. Lokāla vieta. Spotiņš tāds. Un tad es domāju, cik... pieņemsim, ja tur tās līdzekļas ir, nezinu, pieņemsim 60, ja? Pēc tam jau pēcpusdienā tur saradās vietējie 6-7 laivas. Ok, mēs zivis laidām vaļā, bet, citi nelaiž vaļā. Un tad tas ir tāds, tas arī tādēļ mēs bijām rosinājuši, kad samazinām paturamo zivu skaitu. Jā, tas nav izdarīts. Garas diskusijas, mēs par šito jau 3 gadi jau tur ņemamies, un beigās tas ir aizgājis, tā kā viņš tagad ir aizgājis. Ir tas paturamo zivu izmērs. Nevis izmērs, bet skaits. Ir jāsamazina. Gan jau kādreiz varbūt nākotnē arī līdz tam arī jāizies. Vēl pēc 3 gadiem, tad, ja mēs sāksim šobrīd jau kaut ko kustināt. Jā, un ja mēs kaut ko izdomāsim ar bioru.
Nē, nu tā Tev jāiet biorā strādāt, tu mēs ātri sakārtos un visu. Reik rakstat komentāru, vai Arvim jāiet biorā strādāt. Jā, Tad paldies. tur ātri sakārtos viss noteikums. Man jau ar 3 darbiem pietiek, es vēl 4. negribu. Nu, bet nu ir skaidrs, ka par šito visu būs jādomā. Jo ir jāsaprot viens, copmaņu paliek vairāk. Jā. Vienkārši ar katru gadu viņi paliek vairāk. Un ar vien advancētāk. Jā, un to nevar spriest tikai pēc makšķerēšanas kartēm. Daudz nepērk viņus, tie nav patiesie dati. Reāli. Neaicinām to darīt, ir jāpērk, ir jāmaksā. Tas ir process, kas ir jādara. Jā, pie mums viņi nemaksā neko. Holandē viņi maksā uz sezonu ap 50 eiro. Un atsevišķi naktas copē vēl 20 eiro. Kas gan arī, liekas, arī tie 50 eiro, man liekas, īsti. Nekas tas nav uz gadu. Tas tiešām nav nekas. Mēs maksājam 15 eiro par gadu. Tas nav nekas. Tas vispār nav nekas. Tas ir rekur 2 skētiķu paciņas, kā plauktu paņemt. Mums katram viņas somā ir 10, 20. Protams, bet ir vēl otrs punkts, kad man personīgi es būtu gatavs maksāt arī, pieņemsim, 100 eiro par to kartu, bet ar tādu bezmaz vai, nosacījumu, vai kā to nosaukt, ka visa tā nauda, ko mēs samaksājam par to makšķerēšanas karti, viņi nonāk apakaļ ūdeņos. Vai tas ir... Vai caur kontroli, vai caur tieši tā, vai tas atražošanu. Vai ir inspektoriem alga, vai tie ir mazuļi, kas tiek laisti iekšā ūdeņos. Tas viss pilnībā paliek nevis birokrātijai kaut kur aiziet, kur kā parasti viss nav vairāk naudas, bet reāli paliek tādā pašā tēmā. Jā, tieši tā, jo arī šobrīd no tiem 15 eiro nav tā, ka tas viss paliek ūdeņos. Tas aiziet arī valsts budžetā, un man jau liekas, ka mēs kā makšķernieki atstājam ļoti daudz valsts budžetā, ejot veikalos, pērkot copus. Protams, tas jau viss ir saistīts. PVNs ir tas, ko valsts dabūna. Es gribētu teikt, ka makšķerēšanas hobijs tas nav lēts, un pie tā copmaņa apjoma, kas ir Latvijā, tas, kas ir tas vājprāts. Mēs gadu laikā veikalos atstājam diezgan. Piekam paskatoties kaut vai cik maksā tāda normāli aprīkot copuslaivu. Tas ir tāds... Par to labāk pat varbūt nerunāt. Tas maksā. Kāds brauc ar Bentley, kāds brauc ar Maybach, kāds ar BMW, kāds ar Opel. Tas ir dažādi līmeņi. Protams, bet tāda rītīgi labi aprīkot copuslaivu, tas principā ir 2 stam dzīvokļu pļauniekos. Jā, aptuveni, tā tas diemžēl sanāk, bet laiva neķer zivs, ķer cilvēks. Nē, protams. Iebraucam ap pellu, ar pulsu, mēs arī noķersim tās zivs. Ar kruķiem, bez kruķiem, mēs viņus noķersim, jebkurā gadījumā. Nevienmēr tas aprīkojums un naudas izteiksme aprīkojums nozīmē to, cik tu māki ķert zivs. Tā tas ir, jā. Bet, ir forši, ka mums tāds hobijs ir, tas mūs vieno un būs forša sporta sezona. Jā, tas noteikti tā kā cerams, ka pirmais posms laivām notiks kaut kad. Jā, Latvijas čempionāts. Jā, ka to mēs gaidām, cerams, ka notiks. Jā, tur tas tāds tiešām interesants pavērsiens šodien bija. Negaidīts visiem. Tīpaši pēc 1. māja atklāšanas, ka mēs visi esam nekādi noguruši pēc vakardienas, un tad bāms sprādziens. Interesanti. Bet ko darīt? Kā ir, tā ir, dzīvojam tālāk. Mums ir Laivu līga, mums ir strītiņš, mums ir Riga bas. Tad mums ir daudz kas. Mums ir daudz kas. Tumsas kaus. Būs arī tumsas kaus, šogad. Kas īstenībā, pa kuru man joprojām ir pārsteigums, ka cilvēki ir pieprasījums pēc viņu. Ir interesanti. Nē, ir interesanti, bet es tāpatās domāju, visu nakti sēdi un močītu. Mēs runājam tikai par mūsu biedrības, mūsu bandas organizētajiem pasākumiem. Kas vēl notiek? Tad kaut kādi tādi mazie mači jau ir daudz kur, un mēs jau arī caur lielo lomu mēģinām šērot. Tagad bija laikam Dienvidu Kurzemes čempionāts, bija kaut kur ar Facebookā redzēju. Bija tāds arī kaut kur noplanēja.
Kaut kādi pasākumi notiek, un visu laiku bija mammas dabas rīkotie. Pagaidām es īstenībā pat nezinu, vai viņi... Man liekas, tas projekts ir beidzies viņiem, jo Reku Lielautas ezerā viņi... Mamma daba bija Latvijas valsts meža paspārnē. Latvijas valsts meža aizgāja prom no Lielautas, pat nojauca mājiņas peldošās. Jā, kaut ko tādu. Viss beidzās. Licencētā tur arī beidzās, ko viņi tā kā bija ieviesuši. Tā kā mamma daba laikam beigusies. Cik man bija arī viens čalis pazīstams, gribēja organizēt pasākums mazus. Tu bija doma, turpinam mammu dabu. Laižam viņu tālāk, nāca pie mums tīmā, es iedošu visu to zināšanu bāzi, vai to var uzorganizēt, bet tur Latvijas valsts meža nav ieinteresēti. Tur arī viss pa savam notiek, un kaut kāds zemūdens akmeņi. Tāpat kā mums bija plānots Gaujas kauss pirmo reizi, un tur bija mistika, ka neatsūta saskaņojumu. Dabas aizsardzības pārvalde. Sveiciens jums! Cerams, ka jums tā iekšējā izmeklēšana iet uz priekšu, ko jūs rakstījāt mums komentāros. Būtu ļoti interesanti pēc tam dzirdēt, kas tur bija. Kas tur beigās notika, kad atsūta saskaņojumu, cik 1-2 dienas pirms pasākuma laikam bija kaut kas tāds? Nē, pēc manas publikācijas. Pēc mūsu publikācijas zibenīgi atnāca apstiprinājums, saskaņojums, kurā bija e-parakstīts, kas bija mēnesi atpakaļ parakstīts. Okay, jo tur ir laika zīmogs, neko nevar izmantot. Tad tur praktiski mēnesi viņš stāvēja, un neviens nemācēja atsūtīt viņu. Kaut gan vispārējo atsūtīja uzreiz pēc 3 dienām. Tas tāds rūgtumiņa sajūta ir, kausiņi stāv, bet kausiņiem būs pielietojums. Viņi tiks pie labākajiem Gaujas čaļiem. Tagad es jau varu teikt, Gaujā viss ir beidzies, ne? Tad es varu pateikt. Mums ļoti labas attiecības ar Giebu. Kas ir Gaujas apsaimniekotais. Gaujas attīstības biedrība. Kas ievies un uztur to licencēto copi. Viņi savilks kopā licenču atskaits. To, ko iesniedz mana copi. Kad tu biji copē, Gaujā tev ir pēc tam jāiesniedz. Neko nenoķēri, noķēri, cik daudz, ko, kas kā. Viņi savilks datus, kas būs noķēris visvairāk, dabūs čempionu kausu, kas būs iesniedzis atskaitē. Vislielāko saņems Big One kausu, un kurš būs nopircis visvairāk licences, tam būs vēl viens pēcbalva. Lai mums kausa neiet zudumā, krāja putekļus, tad mēs Gijabu izdomājām tādā veidā akciju uztaisīt. Forši. Būs interesanti. Vismaz redzēs, kas tur ko ir pēc licencēm izdarīts. Arī vismaz tā. Īstenībā forši. Un jauna epizode, jauns konkurss. Tagad mums ir jāizlozē uzvarētājs no epizodes ar Māri Klausu, ko mēs filmējām. Māris piesolījis ir savus 5 rotiņus, ar kuriem viņš ķer foreles. Tāpēc izlozi uztaisam tagad. Un jauna epizode, jauns konkurss. Jāni, ko tu mums iedosi konkursam? Tagad, sākās līdaku sezona. Mēs iedosim 4 Big Bite mānekļus. Lielām zivīm, bet ķerās arī mazas zivis uz viņām, mazas līdakas. Un mēs iedosim jaunumu, ko mēs laikam pārdošanā palaidīsim jūnijā. Ne tik lielām zivīm, asariem, arī unikāls, foršs mānekļus, kas strādā. Būs arī balviņa. Neko, super. Un tas, kas tev jāizdara, komentārā zem šī video ierakstī, cik tev bija lielākā zivs tavā atklāšanā. Vai tas bija vakar, šodien, rīt, bet līdz šim video, cik tev bija lielākā zivs. Un tad starp visiem komentātoriem izlozēsim balviņu. Superīgu balvu. Paldies tev, ka skatījies. Vari aiziet uz veikalu, ir jaunākais lielais loms veikalā. Lasi, ja vēlies, vari abonēt līdz gada beigām. Tas mums daudz ko nozīmēs. Un, ķeram lielo kopā.
Čau! Čau visiem! Tiekamies sportiņā! Sportiņā, jā.